Manas pirmā mēneša investīciju izvēles. Šajā video es parādīšu, kā es investēju divos fondos – Realty Income un Coca-Cola. Pirms mēs sākam, svarīga juridiska atruna. Informācija un piemēri šajā kanālā ir tikai individuāla konta ilustrācija. Es neiesaku nevienu akciju vai fondu vai kādu citu investīciju. Izvēle par to, kādos uzņēmumos vai fondos investēt, ir katra cilvēka paša izvēle. Katram ir jāveic sava individuālā izpēte un informācijas ievākšana par finansu instrumenti un brokeriem. Akciju tirgi ir mainīgi un spekulatīvi. Veicot investīcijas bez zināšanām, jūs varat zaudēt vai pazemināt savu līdzekļu vērtību. Šajā kanālā ietvertā informācija negarantē peļņu no investīcijām. Es neesmu finanšu konsultante. Katram ir jāapzinās un jāsaprot soļi un riski, kas tiek veikti investīciju tirgos, kā arī jābūt gataviem akceptēt ne tikai peļņu, bet arī zaudējumus pirms investīciju veikšanas. Katrs ir pats atbildīgs par savu rīcību. Pirmā mēneša investīcija manā kapitāla koda ilglaicīgajā portfolio. Tā aiziet, ielogojamies. Tagad es saņemu uz aplikācijas kodu, lai ielogotos. Ar šo portfolio es gribu parādīt, tajā brīdī, kad mēs uzņemamies atbildību par savām finansēm un investīcijām un iegūstam stabilas bāzes zināšanas, tad mēs ieraugam, ka investēšana var, drīkst un ir vienkārša. Un ka ar pakāpeniskiem maziem solīšiem mēs ilglaicīgā perspektīvā varam radīt stabilus pasīvos ienākumus, kas rada papildus drošības pillenu jebkam, ko mēs vēl citu daram, strādājam, nodarbojamies ikdienā. Pirmajam investīciju solim es izvēlējos investēt divos fondos. Vienā fondā, kas aptver lielāko daļu pasaules veiksmīgāko uzņēmumu, un otrā fondā, kas apkopo jaunatīstības valstis. Kas ir fondi un kāpēc es izvēlējos tieši šos divus fondus, ar kuriem sākt, un kādas vēl ir iespējas? Skaties skaidrojošā video, kur norādes atradīsi zem šī video, kas ir ETF fondi un stratēģijas, kā iesācējiem investēt fondos. Svarīgi, es iemaksāju 100 eiro, bet teorētiski minimālā summa, ar kuru tu vari sākt, ir 10 eiro. Un tā ir svarīga ziņa, jo parasti sarunas ar investoriem sākās, ja tev ir 10 000 eiro, tad skaties, kā tu to varētu investēt, un ka ar mazākām summām vispār nav vērts neko darīt. Šeit mēs redzam, ka tas ir iespējams. Ko, aiziet! Es iepriekš esmu jau izpētījusi, kādi fondi ir pieejami Trade Republic. Un šeit ir fonds, kurus esmu izvēlējusies, tas ir All World un iekavās ir DIST Distributing, tas nozīmē, ka šis fonds izmaksā dividendes. Šobrīd cena ir 102,58, šeit mēs redzam dienas griezumu diagrammā, šeit ir nedēļas griezums, mēneša griezums, 6 mēnešu griezums, gada griezums un 5 gadu griezumā. 5 gadu griezumā mēs redzam diezgan lielas svārstības, bet tā kā fondi ir ilglaicīga investīcija, tad man vienkārši šobrīd ir svarīgi sākt. Mans plāns ir izveidot krājkontu,
lai iemaksas tiktu veiktas katru mēnesi, un tāpēc šajā gadījumā es nevaru izvēlēties cenu, par kuru es nopirkšu. Es vienkārši uztaisīšu pasūtījumu tam, lai brokeris noteiktā mēneša datumā noņem no mana konta norādīto summu. Ja mēs pašķirstam šo mazliet uz leju, tad redzam dažādus informāciju par fondu, par sektoriem, kurā fonds ir investējis, valstis, kurās fonds ir investējis, un uzņēmumi, kuri atrodas šajā fondā. Vairāk par fondiem atsevišķā video, tomēr pavisam īsi. Tā priekšrocība ir tā, ka investējot fondā, es ar mazu daļiņu esmu investēta arī katrā no šiem uzņēmumiem. Un, ja mums ir maz līdzekļu, tad sākumā tā investīcija fondā ir labs solis līdzekļu plašai diversifikācijai. Galvenie dati par šo fondu. Šeit sānā redzi, ka es varētu šo fondu vienkārši pirkt kā parastu transakciju. Tomēr attiecībā uz fondiem es izvēlos veidot krājkontu. Šeit tu redzi, investē dažus eiro regulāri un skaties, kā tava nauda aug. Saving plan. Tas ir tas, kas mani interesē, un es veidošu tagad savu krājkontu. Vēl vienreiz svarīgi, fondiem Trade Republic nav transakcijas maksas, tāpēc teorētiski tu vari investēt arī, piemēram, minimālo iespējamo summu, 10 eiro, un katru mēnesi papildināt atkal par 10 eiro, līdz tu sakrāji 1, 2, 3, 4 akcijas. Ja tas ir mazāk par to, cik maksā fonda daļa, jā, tad tā būs tikai daļa no fonda, bet tu tāpatās par to dabūsi dividendes. Spiežu create. Šeit ir iespējams izvēlēties, cik bieži es vēlos iemaksāt katru nedēļu, 2 reizes mēnesī, 1 reizi mēnesī vai 1 reizi kvartālā. Es izvēlos 1 reizi mēnesī un spiežu next. Un man piedāvā, kad tas tiks izpildīts pirmo reizi. Izvēles iespējas ir mēneša sākumā vai mēneša vidū. Es izvēlos mēneša sākumā. Tas nozīmē, ka pirmais pirkums varētu būt novembrī. Šobrīd es tikai ierīkoju savu plānu. Es vēlos investēt 70 eiro. Un apkopojums, ka es investēšu 70 eiro katru mēnesi Vanguarda All World fondā, kurš izmaksā dividendes, uz to norāda iekavās disk, un starta laiks ir 2. novembris. Create savings plan now. Es apstiprinu, un krājkonts ir izveidots. Otrs fonds, kurā es vēlos investēt, ir jaunatīstības valstis. Es izvēlos šo Vanguards izmaksājošais fonds. Cena šobrīd 49,20, bet cena šobrīd vēl vienreiz ir nesvarīga, jo es ierīkoju krājkontus. Šeit ir redzama apakšā informācija, sektori, kur ir investēti, valstis, kuras ir pārstāvētas, kādi uzņēmumi ir iekļauti šajā fondā, un pamata informācija. Es nepērku uzreiz, bet es ierīkoju krājkontu. Caur krājkontu, kur katru mēnesi krāju vairāk un vairāk daļas, spiežu uz create, izvēlos 1 reizi mēnesī, spiežu next,
Pasūtījums tiek izpildīts mēneša sākumā, spiežu next, un kā jau es teicu, Allworld es gribēju ieguldīt 70% savu līdzekļu no mēneša maksas, un šeit es gribu ieguldīt 30% no 100 eiro, tie būtu 30 eiro. Vēl vienreiz, minimālā maksa pie šī brokera ir 10 eiro. Fondiem nav transakciju maksas, tātad teorētiski ir iespējams sākt ar 10 eiro. Spiežu next. Šeit nāk apkopojums. Es investēšu 30 eiro katru mēnesi. Emerging markets un 30 eiro. Intervāls vienreiz mēnesī. Starta datums 2. novembris. Un šeit create savings plan. Un šeit es apstiprinu šī krāja konta izveidošanu. Tas arī viss. Tagad man jāgaida vienkārši 2. novembris, kad izpildīsies mani krāja konta pasūtījumi. Otrais pirkums manā ilglaicīgajā kapitāla koda portfolio. Un šodien es parādīšu, kā es pērku pilnu akciju. Nevis caur krāja kontu, kā es to darīju pie fondiem, bet es pirkšu akcijas patiešo. Es esmu izvēlējusies Realty Income. Kāpēc es esmu izvēlējusies Realty Income? Noskaties video, kas ir ielikts zem šī video. Pavisam ātrs pārskats. Realty Income nodarbojās ar komerc platību izīrēšanu lieliem uzņēmumiem Amerikā, Spānija, un šobrīd arī iet tālāk citās valstīs, maksā dividendes, un dividendes maksā katru mēnesi. Šeit redzam vēsturiskās dividendžu izmaksas. Mēs redzam, ka nākamais ex-day, jeb datums, līdz kuram var pirkt akcijas, lai nākamajā mēnesī dabūtu izmaksas, ir 31. oktobrs. Tas nozīmē, es vēl varu paspēt šajā mēnesī nopirkt akcijas, lai nākamajā mēnesī dabūtu dividendžu izmaksas. Un šeit mēs redzam kopējo informāciju par uzņēmumu, kā arī identifikācijas numurus priekš tā, lai atrastu tos biržā. Tagad ir svarīgi saprast svarīgu lietu par transakcijām. Piemēram, investējot fondos, par transakcijām nav jāmaksā. Pērkot akcijas, patiešo transakcijas maksa pie šī brokera ir 1 eiro. Un tas neatkarīgi no summas. Un tikai mazs piemērs. Skaties, ja es tagad investētu minimālo summu, piemēram, 10 eiro, bet, labi, tas nav iespējams, tāpēc, ka es gribu pirkt veselu akciju, un viena akcija maksā šobrīd 48,07 eiro. Bet pieņemsim, ja tas būtu iespējams, par 10 eiro viņu nopirkt. Bet transakcijas maksa ir 1 eiro. Tas sanāk, ka es transakcijas maksās samaksātu 10% no šīs summas. Tātad tiklīdz kā kaut kam ir transakcijas maksa, mums ir jāskatās, lai tas ilglaicīgi būtu izdevīgi. Šeit jāsaka, ka priekš akciju tirgiem 1 eiro tiešām ir izdevīgi, bet jo lielāka summa, jo izdevīgāk. Un šobrīd es vēlos nopirkt 2 akcijas, un attiecīgi par šīm 2 akcijām es samaksāšu transakcijās 1 eiro. Un attiecīgi šis 1 eiro man caur dividendēm un caur manām darbībām kaut kad ir jāatpelna atpakaļ. Tāpēc sākumā, kamēr mūsu portfolio iegriežās, transakciju maksas var radīt lielākos
izdevumus, bet sākuma posmā tas ir pilnīgi normāli. Labi, tad skatāmies, kā mēs varam nopirkt 2 akcijas. Šī ir iesācēju platforma, un mēs redzam, ka man tiek piedāvāta tirgus cena. Ir market price un ir limit price. Market price ir, kad es pērku par to cenu, kas šobrīd tirgu ir pieejama. Limit price ir, ka es nosaku cenu, par kuru es vēlos to nopirkt. Tā kā mans mērķis šeit ir darboties pa vienkāršo. Es zinu, ka cena kopumā šīm akcijām ir lejā, tāpēc es vienkārši nopirkšu 2 akcijas. Pārskatīt pasūtījumu. Šeit apkopojums. Tu pirksi 2 Realty Income akcijas par 48,33 katru. Mārketa cena, kura šobrīd ir 48,33. Un es spiežu pirkt. Šobrīd tiek ielikts šis pasūtījums, un es jau nopirku. Šeit mēs redzam mana pozīcija 96, vērtībā 96,14. Caur to, ka es nopirku un bija transakcijas maksa 1 eiro, tā, protams, es esmu mazā mīnusā uzreiz, un atkarībā no tā, vai kurs ies uz augšu vai uz leju, vai nu šis mīnus izlīdzināsies, vai arī kļūs lielāks. Tā kā šī ir ilglaicīga investīcija, un man ir arī mana stratēģija, kā es rīkojos. Ja kurs iet uz leju, ja kurs iet uz augšu, tad mani šis te mazais mīnusiņš absolūti nesatrauc. Nākamajā mēnesī es varu sagaidīt jau pirmās dividendžu izmaksas. Izmaksa par vienu dividendi ir 24 eiro centi. Tas nozīmē, man ir 2 akcijas, un nākamajā mēnesī es varu sagaidīt dividendžu izmaksu par 48 eiro centiem. Šobrīd, investējot Realty, paskatoties, kāda ir situācija ilgākā laika posmā, jeb precīzāk gada griezumā, mēs redzam, ka pat šajā vienkāršajā diagrammā ir potenciāls kursa izaugsmai, ko mums saka analītiķi. Analītiķi saka, ka tas varētu būt izaugums līdz 61 eiro. Tātad potenciāli šī akcija šobrīd ir zem savas vērtības, un pozitīvais ir tas, ka ar šo vienu pirkumu es jau esmu nodrošinājusi regulāras dividendes katru mēnesi, jo šī akcija izmaksā dividendes katru mēnesi. Nākamais pirkums - Coca-Cola. Kāpēc es šobrīd izvēlējos Coca-Cola? Skaties atsevišķā video. Šobrīd tikai tik daudz, ka katrs zina, kas ir Coca-Cola. Šeit paskrūlējot uz apakšu, mēs redzam svarīgāko informāciju. Mēs redzam, ka šo akciju turētāji saņem dividendes, un proti 4 gadā 43 eiro centi par vienu akciju. Mēs skatāmies, ko saka analītiķi, bet ja mums ir stratēģija, tas mums interesē tikai nosacīti, un pašā apakšā mēs redzam biržas numurus. Kā jau minēju savā stratēģijā, es atsevišķas akcijas, kuras nav pārāk dārgas, pērku uzreiz un veicu tiešo maksājumu. Nevis kā es to daru pie krājkontiem, vai vēlāk darīšu pie akcijām, kuras es nevaru atļauties nopirkt visas uzreiz, es viņas sakrāšu pakāpeniski. Bet Coca-Cola, lai tad iet pirmajā mēnesī, pirkšu 2 akcijas. Izvēlos shares, akcijas.
lieku 2. Kopējā summa tiek parādīta. Trade Republic man piedāvā market price, tātad market price ir cena, nevis kuru es nosaku, bet kura ir pieejama šobrīd tirgū. Es uzspiežu uz review order, pārskats, marketa pirkums, 2 akcijas, cena par vienu akciju 51,31, buy now, order placed, pasūtījums ir ielikts biržā, apstiprinu, un es redzu savu pozīciju, ka tā ir nopirkta. Tagad atgriezīsimies pie kopējās situācijas. Es šobrīd esmu nopirkusi Coca-Cola un Realty Income kā atsevišķas akcijas, un es esmu uzlikusi pasūtīšanai katru mēnesi 2 fondus - All World un Emerging Markets, kuri man izpildīsies nākamā mēneša sākumā, jeb bija norādīts, ka tas būs 2. novembris. Šī ir mana kopējā situācija. Šeit mēs redzam vienas dienas pārskatu. Šis ir nedēļas pārskats manam portfolio. Šeit ir mēneša pārskats manam portfolio. Šeit ir 6 mēnešu pārskats manam portfolio. Nu, jā, tālāk man vēl pagaidām nerāda, bet interesanti ir tieši šī te pirmā nedēļa, un svarīgi, mēs nekad nevaram sagaidīt to, ka pirmajā laikā mēs uzreiz būsim kaut kādos baigos plusos. Pie tam šis te kritums kopējam ieguldījumam ir saistīts ar to, ka transakcijas maksa ir 1 eiro. Tātad gan par Realty Income, gan par Coca-Colu es samaksāju par katru pirkumu 1 eiro, tie kopumā ir 2 eiro. Tātad, lai mans kopējais portfolio būtu plusā, abām šīm akcijām būtu bijis jāuztaisa vismaz 2 eiro peļņu, lai es kopumā būtu plusā. Tāpēc sākumā mēs nekad nesatraucamies par to, ka kurs nokrīt lejā, tas ir normāli, tās ir transakciju maksas, un vispār tas ir pavisam normāli, ka kurs iet augšā un lejā, jo galu beigās, ja kurs stāvētu tikai uz vietas, tad neviens neko nepelnītu. Tajā pašā laikā mēs redzam, ka kopš es vakar nopirku Realty, tā kurs ir kāpis pa 1,37%, un arī Coca-Cola turpina kāpt. Jā, tātad šis ir pirmais mēnesis, 4 investīcijas, teorētiski iesācēji fondu var sākt ar 10 eiro, un vēl viens mazs bonusiņš. Tātad, es pirmajā mēnesī sākumā biju domājusi, ka es ielikšu tikai fondus. Tā kā es ienācu Trade Republic caur ieteikumu linku, tad gan man, gan tam, kurš man ieteica šo platformu, ir bonus. Un šī gadījumā tie ir 10 eiro Teslas akciju. Bet, lai es šo bonusu varētu saņemt, man bija jāiemaksā vismaz 100 eiro un jānopērk vismaz 2 akcijas. Tāpēc es izvēlējos nopirkt jau šajā mēnesī 2 akcijas, pie tam laiks bija ļoti izdevīgs, lai tu varētu redzēt, kā tas notiekās, kad gan es, gan tas, kas iesaka, mēs abi no šī ieteikuma dabūnam bonusu. Jā, šeit ir rakstīts, ka es visu izdarījusi, un tavā portfolio Teslas akciju daļa parādīsies nākamajā biznesa darba dienā. Vienkārši uzdāvināta Teslas akciju daļa, kurā iespējams
nākotnē kļūs daudz vērtīgāka kā tikai 10 eiro. Tāpēc ir labi izmantot šos te ieteikuma linkus, kā arī pašai dot šādus ieteikuma linkus tālāk.